Ja jūs man prasiet viņu parādīt, tad es jums varu pateikt. Es viņu redzēt negribu, bet jūs skatieties, viņa te ir pilns rekur apakšā. Rekur no vienas vietas. Viss, kas ir smalkāk par kviešiem, tā viss ir aireni. Patreiz vēl ir kvieši. Vajag atbraukt pēc mēneša, ja būs plus, tad viņi vairs nebūs. Tad būs tikai aireni. Sliktākais tajā visā ir tas, ka es minu, ka dotajā momentā, ja viss tā turpināsies, mēs tuvākajā laikā paliekam bez ieročiem, ar ko cīnīties par šo problēmu. Un ja tas pārvēršās, šāda zaļa pļava mums pārvēršās arī uz priekšu, tad nezinu. Es viņu labāk redzētu beigt, nevis tādu zaļu. Ja? Tad es priecātos ar visiem kopā, bet par viņu zaļu es galīgi nepriecājos. Vislielākās galvas sāpes mums sagādā, protams, ka tās ir vienīglapnes zāles. Aktualizējas ar katru gadu. Nāk jaunas sugas, varbūt pat ne jaunas sugas, bet sugas, kas pielāgojušās mūsu apstākļiem. Un, principā, tās ir airenis un peļas tieši lapsasta. Tagad ir vislabākās divas nezāles - aireni un lāčauz. Ja, ja lāčauz vēl kaut kas var piebeigt, tad aireni ir daudz kas izmēģināts un īsti rezultāti nav. Mūsu gadījumā tas parādījās apmēram 4 gadus atpakaļ. Konkrēti airenis. Un tā airenis problēma ir tā, ka viņa nav kā, balāna dusne vai vienalga kāda cita zāle, kad viņu sezonā vienu reizi tu uzvari un viss ir kārtībā uz nākošo gadu. Šī ir, cik tu reizes ar viņu tiec galā, tik viņa reizes dīkst un tas nebeidzamais ir pasākums. Ir tāda sajūta, ka tas ir tā kā no ceļa malām. Tādā izpratnē, kad apsej ceļu uzturētāji ceļmalas ar zālēm maisījumiem, kuri nezinu, kur pirkt sēklas. Tad ir vēl kāda ar starpkultūrām, kas šobrīd ir ļoti populārs, ka tas varētu būt kaut kur ievests arī no starpkultūru maisījumiem no Rietuma Eiropas. Tāpatās tā ir nomas tehnika, kur iet uz riņķi. Tiek nomāta tehnika, kas strādā gan Rietuma Eiropā vai vispār Vidus Eiropā, un pēc tam nāk pie mums strādāt. Sēklas materiāls. Tur katrs ir pārliecināts par savu variantu un nevaram mēs rast tādu kopsaucēju, kāpēc. Tas mānīgais ir tas, kad nomiglo un tad jau atbrauc, jā, paliek dzelteni. Mēs esam uzvarējuši. Pēc 2 nedēļām atbrauc, jā, tu esi zaudējis to pasākumu, jo tur ir nākošā kārta un viņš ir zaļš un tur viņš arī ir. Katrā gadījumā ir ļoti skumji, ka tu izdari visu uz lauka, kas ir tavos spēkos, zinot problēmu, pievēršot šai problēmai uzmanību. Viss tavs ieguldītais darbs principā ir bezjēdzīgs. Viens ir finansiālās lietas, un otrs, ka tas ir principā cīņa ar veidzirnumā. Ar aireniem cīnās, cik es zinu, man liekas, viena liela daļa zemgales šobrīd pilnīgi noteikti. Tas nav tā, ka mums kaimiņš viens par neko nedara, tur ir bēdu ielēja. Viņš jau, man liekas, 3 gadi iegūst 0 ražu. Jā. Uzvarēt droši vien, ka var, tikai kad un ar ko. Graudaugos pašlaik mums tirgu ir herbicīds, kuram principā ir 100% tā efektivitāte. Diemžēl tas aizsardzības laiks ir pa īsu, un tur tā darbīgā viela ir flufenacēts. Un kā mēs zinām, viņš no šī tirgus iet prom par nožēlu. Teiksim, tās zāles ir pieejams un ir kaut kur dabonams, tad tikai vajag atrast variantu, kā viņas var dabūt pie mums. Ir jautājums, vai mums ir pavasarī būs tā problēma, turpināsies. Ja pavasarī tā problēma turpinās, tad mums vairs nav ieroču, principā, ar ko viņi tik galā. Tas brīdis ir, kad reāli nav jēga sēt vairs. Jo
es nezinu, varbūt atrodās vēl kāda kultūra, ko var iesēt, bet es neredzu patreiz. Vienkārši pat aireni jāatstāj, sienā. Jāpērk aitas.